Par diagnozi uzzināju 2012. gada laikā. Tas bija Baltic Pride laikā. Iepriekš bija tādas veselības problēmas, tādas nelielas, tā kā saaugstēšanās, tā kā caurie, kaut kas tam līdzīgs. Bija domās, ka tas pāries, bet tas izrādījās daudz nopietnāk nekā caurie vai saaugstēšanas. Tas nozīmē, ka tā kā zem kājām izzūt zemē, un tad tu kāji pa zemi, bet tev viss ir mainījies, pilnīgi viss ir savādāk. Un tu saproti, ka tev vairs neviens neko nevar palīdzēt, tā globāli. Un tu zini, ka jebkurā brīdī tu jāatvadās no saviem līdzcilvēkiem, un tu pārvar daudzas lietas. Šī testa veikšana, manuprāt, ir ļoti svarīga gan pašam priekš sevis, un ja sanāk iepazīties ar kādu, tur noteikti vajag zināt savu statusu. Manuprāt, lai būtu laimīgam nevis tur 10 minūtes, bet arī visu atlikušo mūžu, labāk pārbaudīties un zināt par savu partneri, vai par sevi un aizsargāties. Būtu noteikti daudz uzmanīgāks. Ja varētu atbīt laiku atpakaļ, tad, protams, tās lietas būtu daudz ierobežotākas un noteikti būtu viens partneris, nebūtu vairāki, un tad risks uzreiz samazinātos. Un arī tad nebūtu tādas lietas kā infekcijām. Protams, aizsardzībai būtu jābūt pie kontracepcijas līdzekļiem un tās reklāmas bezmaksas dalīšanas, tas jau nav tāpat vien. Tas, ka cilvēki pēdējā brīdī aizmirst par viņam, kaut kādā emociju vai eiforijas uzplūduma, pēc tam tā skarpā realitāte notiek, kad jāsaskarās ar to, kas ir tā kā sitiens pret betonsiem. Ir tāda biedrībā Gigas, kurā ļoti lielu lomu spēlē īstenībā daudz to nezinu, nenovērtē, bet kad tur viss ir notiek konfidenciāli, tur cilvēki atrod gan līdzīgā laimē, nelaimē nokļūšos un viens otru atbalsta ar savu kopā būšanu, satikšanos, konsultācijām, informācijas apmaiņu, kas arī palīdz vienam otram dzīvot, eksistēt tālāk un darboties